Tātad, sveiki! Baigais pārsteigums jau nav, esam skolas pagraba podkāstā. Kāpēc nav baigais pārsteigums? Jo, kā jau zināms, ir tapuši tikai 2 video, un tas ir arī tikai pagājušajā gadā. Un lielākā problēma ir bijis dažādas tehniskas problēmas, jo, kā jūs novērojāt, varējāt redzēt YouTube, tad bija dažādas skaņas nesakritības, telpas ne tādas, un cilvēki negribēja nākt runāt un tā tālāk un tālu projām, un viss tas gala rezultātā rezumējās ar to, ka pāris video arī ir tika izdzēsti, mēģinot audio salikt kopā ar vizuālo. Tad šobrīd mums ir tāds, nezinu, kā lai to īsti nodēvē, bet mēģināsim filmēt vienkārši ar mobilo telefonu, bez nekādiem papildus mikrofoniem, kas droši vien arī īpaši neuzlabos skaņu, bet, mēģināsim vienkārši ar pieejamiem resursiem, lai vismaz kaut kas ir, un vismaz kaut kā mēģināsim. Tad kāda mums šodien būs tēma? Varbūt ir dzirdēts, varbūt nav dzirdēts, ka šogad plānojās jūlijā, nevis izlaidums, bet salidojums. Salidojums, jā, tieši tā, tātad skolas Tukuma Raņvalsts ģimnāzijas salidojums. Un kas būs kaut kas jauns, tas, ka šogad būs abām skolām, tad arī Tukuma 2. pamatskolas absolventi tiek aicināti, un arī Tukuma Raņvalsts ģimnāzijas absolventi. Un tad par godu tam uzsākam tā kā jaunu sēriju, tā kā varētu teikt tēmu, tikšanos ar absolventiem. Un šodien ir ieradusies pie manis ciemos uz skolas pagrabā. Bet mēs neesam šodien skolas pagrabā, jo tur ir augsti. Ir ieradusies Anna Beāta Būmane, kura ne tikai ir absolvents, bet arī mūsu skolas skolotāja. Sveika, Anna! Sveiki! Un es būšu runātāja, vadītāja, moderātora, nezinu, kā lai sev nodēvē, Dārta Pelcāne, kura arī strādā skolā ap skolotāju, un arī ir arī pastarpināta absolvente. Un mūsu šodienas tēma varētu būt pirmkārt absolvēšanu, kas tad mūsdienās ir aktuāls. Anna, pievērsimies tev, tagad ievadiņš ir tāds novadīts. Kā tu vispār atceries, kā tu absolvēji? Es nezinu, atceries pēdējo klasi? Pēdējā klasē atceros kā lielu uztraukumu, jo bija daudz eksāmeni, bija izšķirošais gads izvēle augstskolai un par uztraukums par nākotni, par to, ko darīt un kur atrasties pēc Tukuma Raņa ģimnāzijas. Bet tajā brīdī tu jau zināji, kur tu aptuveni esi, vai kāds bija tavs, vai nezinu? Man liekas, ļoti daudziem 12. klases skolāniem bija diezgan liela neziņa. Praktiski pēc eksāmenu nolikšanas bija jāizdara izvēle par iestāšanos augstskolā, un man bija diezgan dažādas nozares, kurās vēlējos mācīties. Un kādas tās bija? Manuprāt, bija gan RTU, gāzes, ūdens un siltuma apgāde, kaut kas tam līdzīgs, ja nemaldos, bija fizmata, matemātika, statistika un, ja nemaldos, vēl kaut kāda RTU ekonomikas programma. Ok, un kur tu izvēlējies? Nonācis fizmatos, matemātikas un statistikas programmā. Un par savu izvēli? Par savu izvēli noteikti bija daļēji veiksmīgi, es teikšu, daļa no manām ekspektācijām neattaisnojās, bet kopumā savu studijas uzskatu par veiksmīgu. Studiju laikos arī aizbraucu Erasmus programmā, veselu gadu biju Vācijā, un viennozīmīgi dibinātie kontakti studiju laikā un izveidotās attiecības ir diezgan svarīgas, kas arī ietekmē man turpmāko dzīvi. Labi, paldies tev. Bet šobrīd, manuprāt, nezinu, līdz šim, cik es esmu redzējusi dažādos, varētu teikt, Instagram trendos, tad bieži vien tiek teikts, ka mēs tie mileniāļi, nevar izrunāt šo vārdu, esam tie, kuri ritīgi pareizi ir gājuši. Tātad 1 skola, 2 skola, 3 skola, iespējams, ja ir maģistrs un tā. Bet tad šobrīd tiek teikts, ka varbūt mums nemaz tā īsti nevajadzētu darīt, jo šobrīd atskatoties uz Gen Z, tiem jauniešiem, viņiem tomēr bez mazā ir vidusskolas izglītība, bet viņi varbūt spēja materiāli sev nodrošināt vairāk, varētu tā teikt. Ko tu uz to skaties? Ka vispār vajag mācīties, nevajag mācīties? Man liekas, ka tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, jo ir cilvēki, kam skola un augstskola dos papildus iespējas, bet atkarībā no nozares, kurā jaunietis var izvēlēties mācīties, viņam varbūt nav nepieciešama augstākā izglītība.
Nu, piemēram, kādas nozares tavuprāt būtu tās galvenokārt? Nu, labi, piemēram, tas, kas man pirmais šājās prātā, ir šobrīd tie influenceri, bet man atkal liekas tādā sajūta līmenī, ka tas paliek aizvien nepieprasītāks, varētu teikt, jo tāpēc, ka viņi ir tik daudz, ka viņi ir pārprodukcija. Kā tu uz to skaties? Man ir daļējas sajūtas šajā jautājumā, jo tas tiešām ir atkarīgs no cilvēka un no cilvēka prasmēm un no situācijas, kurā nonāk cilvēks. Man liekas, ka augstskola ne tikai var sniegt zināšanas kādā jomā, bet arī šīs iespējas. Gan darba iespējas, gan kontaktziņā iespējas, tā kā augstskola, manuprāt, nav galīgi atmetama opcija. Man liekas, ka augstskolā ir vērts mācīties, ja tā nozare var tev sniegt, šajā nozarē tev var rasties papildus kontakti, vai papildus zināšanas, vai papildus iespējas. Jo, piemēram, arī tehnoloģiju jomā var būt tā, ka augstākā izglītība nav nepieciešama, bet viņi var arī noderēt. Tas ir... Bet tu arī iepriekš pieminēji, ka arī tev tā kā sakari radās tieši šajā augstskolā. Tas kā tu to domā, ar lektoriem tu sakontaktējies vai ar kolēģiem, nu, kursabiedriem? Gan ar kursabiedriem, gan ar kolēģiem. Pirmkārt, es esmu mūžīgais students, es esmu vienmēr studējis. Man liekas, es neesmu pārtraukusi studēt kopš vidusskolas. Un es varu teikt, ka gan man ir izveidojis kontakts gan ar pasniedzējiem, lektoriem vai dekāniem, vai arī ar kursabiedriem. Un kā tieši tev izveidojas? Nu, es, piemēram, arī esmu pabeigusi bakalauru un arī maģistru. Tad bakalaurās var teikt, ka man vispār nekāds kontakts neizveidojas. Nu tā, ka ne ar vienu. Es īsti, nu, labi, tur draudzības un tā, bet tā, kas noderētu darba jomā īsti nē. Maģistros tā kā bija savādāk. Kā vispār nonāk līdz tam, kā veidot tos kontaktus? Tas atkal, man liekas, ir ļoti individuāli, bet, manuprāt, ja tu izrādi interesi par savu sfēru un tu kļūsti kādā atsevišķā sfēras jomā par ekspertu, vai tu pārzini kādas konkrētas lietas, tad uz to balstoties var izveidoties šīs attiecības. Bet tas, uz ko es vairāk gribu likt uzsver, man liekas, ka tev jābūt arī kaut kādām ārpus lekciju interesēm. Jā. Nu, ka tev ir jāpiedalās dažādos projektos, vai tā ir? No? Jā, es teiktu, ka jā, bet, protams, arī, ja lekcijās vai konkrētā jomā tiks parādīt, ka tev ir tā interese, piemēram, par atsevišķu tematu, piemēram, par ko runā lekcijās, tad arī no tā balstoties. Konkrēti jau iedziļinoties. Bet tieši man liekas, ka daudzi bieži vien kaut ko tā kā pavērt tieši kaut kādos, nezinu, tajā pašā studentu pašpārvaldē darbojoties, vai tur, piemēram, kur tu esi darbojusies tagad, kā vēl projām esošies students tajos projektos. Bet man liekas, kā tā noslēdz jau visi studentiem parasti diezgan kūtra, kā tev ir tā pieredze? Jā, un viennozīmīgi tas, ko tu minēji par studentu pašpārvaldi, tas ir viennozīmīgi kā cilvēciskais kontakts, ar kuriem tu vari izveidot šos kontaktus un var balstīties uz viņiem varbūt tālāk. Tā es esmu dzirdējusi diezgan daudz cilvēki atrod arī gan darbus, gan tālāk turpina veidot šos kontaktus. Tā kā, ja tu esi aktīvs cilvēks un ko es vēlētos mudināt vienmēr ir izmantot jebkuru iespēju piedalīties, jebkurā virzienā iesaistīties, jo tas būs tas, kas tev iespējams atvērs ceļus, un, manuprāt, Latvijā to ir īpaši jāizmanto. Ja salīdzinu droši vien ar ārzemēm, kur iedzīvotāju skaits ir krietni lielāks, tad, man liekas, mēs Latvijā diezgan visi viens otru pazīst, un jo tu vairāk laikam ieperies tajā putrā, varētu teikt, kā svarīgajā, tad iespējams arī var sakontaktēties. Bet, ja tagad 12. klases skolēns izlēma, ka es tomēr neiešu studēt, iespējams, es neredzu tev studentu kurpēs tā teikt, ko tu teikt? Jā, tā var darīt, un tā arī ir darījuši pāris absolventi, bet, ja tā darot, ir jābūt pārliecinātam kādā ziņā par savu dzīves ceļu, jo arī startējot uz darbu, ja tev nebūs augstākā izglītībā, jebkuram, piemēram, tehnoloģijas sfērā ir, piemēram, darba šie testi, darba uzdevumi, darba pārunas, kur tev tāpatās ir jāpierāda savas zināšanas. Tā kā zināšanas jau tāpat jāturpina ir iegūta vai prasmes ir jāparāda. Nu jā, bet tās mūsdienu tendences tagad es dzirdēju, ka izskan, ka vairs nav tāds formāts kā tur augstskola un ejam tālāk, un ka 4 gadus mācāmies to viens veidu, bet kad ir visu laiku tādā kursu veidā.
ka visu laiku kaut ko pilnveido, kā tu par toreiz. Ka viņi, ka 12. klases, piemēram, tagad neiet vairs uz augstskolām, bet tieši kaut kādu, viņiem kaut kāda interesi, piemēram, es nezinu, datoru dizains vai tam līdzīgi, un tad viņi arī iziet to, kādus to skaties. Es to atbalstu, bet manuprāt, tas ir tiešām no tā cilvēka apņēmības atkarīgs, jo ir jāiegūst šī pārliecība, šī apņēmība, startēt, iegūt šīs zināšanas, iziet šo kursu, lai varētu šīs zināšanas, tāpat jau būs darbā nepieciešams zināšanas un prasmē, vēlmē mācīties. Jā, bet principā, tad tu gribi uzsvērt to, ka var neiet uz augstskolu, bet tad arī ir jābūt tādai pašiniciatīvai ļoti lielai, pašam darboties. Un ja viņas nav, tad ir grūtāk. Daļai es ar to domāju, jo tiem paši, kas ir jau iepriekš minētie influenceri, tas tomēr tev pirmkārt pašam ļoti jākorģē savs laiks. Un kaut arī viņi bieži vien skandina to, ka mēs jau nestrādājam, tad 24, tur no 7 līdz 5, kas ir kā, no 8 līdz 5. Bet realitātē man šķiet, ka dažreiz viņi tos telefonus vispār nevar izlaist, jo viņiem viss ir jāfilmē. Mēs tomēr varam aiziet uz pasākumu un tos telefonus nevilkt ārā un neko nezaudēsim. Bet es nezinu, tas, ko es vēl gribēju ieskicēt, tā kā mēs esam tādi neagri absolventi, kad mēs pabeidzām, es domāju, 13. Jā, tātad 13. gadā, jau pirms drausmīgi daudz, 11 gadiem. Un es bieži vien arī skolēniem pieminu, ka daudz kas ir mainījies. Kaut it kā ir pagājuši, it kā ne tik daudz, bet vai tu atceries, kāds bija tas, ko prasīja tajā laikā, kas bija svarīgi beidzot vidusskolu pirms 11 gadiem? Es vienkārši domāju, jo, ja es tā padomāju par to, kā bija, ka, manuprāt, man vēl bija pogu telefons. Kaut kam jau bija touchscreen, bet tie ļoti sliktas kvalitātes. Tad man reāli bija pogu telefons. Jā, man arī noteikti bija pogu telefons. Un droši vien, ka, es domāju, vai tu atceries, kādas bija tās prasības, jo, ja šobrīd man šķiet, ka, piemēram, par angļu valodu runājot, ja man šobrīd šķiet, ka bez angļos nekādi, ka nekur nevar baigi bez angļos prakticēt, tad man liekas, tomēr pirms 11 gadiem vēl tas nebija tik izteikti. Kāda tev šķiet? Man liekas, ka tādā prasmju ziņā tieši vidusskolu beidzot tās pamatlietas, uz ko koncentrējās, īstenībā nav nemaz tik ļoti mainījušās, jo tāpat tās mēraukla gan augstskolām, gan varbūt pirmajām darbu pārunām var būt, piemēram, šie standarta eksāmeni, kas ir matemātika, angļu valoda, latviešu valoda. Latviešu valodu šobrīd var nelikt, tad viņi ir optimāli līmenī, jā. Un, kad uz šiem eksāmeniem tāpatās balstās, kas arī balstījās vēl joprojām, iepriekš un arī šobrīd, ir tas šie eksāmeni rezultāti. Un no tā mēs neesam nekur daudz tālāk tikuši. Bet tu mini darba tirgu. Cik tu esi bijis pārnās, kur tev paprasa eksāmenu rezultātus? Tas ir arī man liekas, uz ko tu kandidē, bet vienmēr ir tas, ka tev ir jāparāda prasme mācīties. Un vidusskolānam tā ir, piemēram, matemātika vai latviešu valoda vai angļu valoda, jo es esmu bijis darba pārnās, kur, piemēram, ir 5 kārtas un ir dažādi līmeņi. Tur ir saruna, tests, vēstule, IQ tests un vēl... Respektīvi netiešā veidā tiek tavas zināšanas pārbaudīt, nevis tikai ar eksāmenu rezultātiem pēc būtības, bet tu uzskati, ka nekas nav mainījies, ka šobrīd darba tirgu mēs varētu ieiet tādu pašu, kā mēs piedzām 12. klasi? Noteikti, kas ir nācis klāt, šī ir tā tehnoloģija pratība, jo tas, manuprāt, tiek sagaidīts noklusējumā, kad ir prasme rīkoties ar tehnoloģijām, prasme rīkoties ar datoru, prasme rīkoties ar kādām tehnoloģiskām lietām. Šobrīd, bet kā tev, tu kā datorikas skolēs, var tev tā teikt, arī kā datorikas, bet arī kā lektoris, starp citu, bet arī kā datorikas skolotāji, vai tu vari komentēt, kāds vispār ir prasmes jauniešiem, jo man liekas, ka neskatoties to, ka jaunieši šobrīd ir dzimuši pilnīgāk ar tehnoloģiju laikmetā, es dažreiz abrīnoju viņu prasmes, piemēram, uztaisīt prezentāciju vai tieši nespēju uztaisīt prezentāciju. Kā tu uz tos raugies? Arī domājot dažādos kontekstos par šo un runājot ar dažādiem skolotājiem, tieši ar datorikas skolotājiem, mēs nonākuši pie tā secinājuma, ka lai gan tās tehnoloģijas ir gājušas ļoti uz priekšu, ir ļoti daudz, kas mainījies, nācis klāt, bet nevarētu apgalvot, ka mūsdienu jaunieši 100% ir tehnoloģijās daudz lielāka lietpratē nekā mēs bijām pirms kāda laika.
Jā, man arī ir radies tāds iespējas, bet kas to ietekmē, ja viņi visu laiku teorētiski ir tajos telefonos, ļoti stereotipēm, bet, pieņemsim, kāpēc tā, kāpēc tāds ir? Tas, kad mēs pavadām laiku telefonā vai datorā, nepadara mūs par ekspertu lietotāju. Tāpat tās gan telefonam, gan datoram ir jābūt mērķtiecīgai kādai prasmju apguvēji. Un tas arī ir tas, kas balstījās gan agrāk, gan šobrīd, ir tas, kad ir jāprāda prasme mācīties, kad arī aizejot uz kādu darbu vietu, būs jāapgūst šīs nozares specifika, un arī uz to nevar sagatavot ne vidusskola, ne gluži augstskola, uz konkrēto darba vietu, kas vismaz šobrīd mēs to nespējam sagatavot uz konkrēto darba vietu, kas ir... Jo tas nav kaut kāds tehnikums vai kaut kas tāds specifisks, bet to arī, manuprāt, bieži vien jaunieši neizprot, ka viņi domā, es tagad iziešu tur, un es nezinu, man tagad viena programma nenāk augstskolas, bet uzreiz ies darbā, un principā būs tieši tāpatās, bet principā viss ir jāpielāgo un nekad, un bieži vien pat ir nedaudz tā vilšanās, ka varbūt tomēr nav tāda, bez mazliet tās augstskolas zināšanas dažreiz arī nenodara līdz galam, it kā. Bet man vienmēr liekas, ka bieži vien runā par matemātiku, ka piškām tā matemātika vajadzīga un tā. Un tad man liekas, ka arī tā vispār tā mācīšanās, tā matemātika, tas vienkārši attīst spēju domāt un spēju arī tā, kā tu mini, mācīties, un ka tam nav sakars to, ka tu tagad iesi un tur logaritmus rēķinās vai tam līdzīgi. Bet vispār tā prasme domāt, loģiski domāt, kā tu to skaties, kā tu... Jā, es tev viennozīmīgi piekrītu, jo tas ir tas, kas, matemātikai tā ir tā burvība un lāsts reizē, kad matemātika nav par konkrētu, ir kaut kādas konkrētās pamatzināšanas, kas ir nepieciešamas, bet tas ir par saskaitīšanu. Jā, saskaitīšana, atņemšana. Varbūt arī tas Pitagors, ko visu laiku piemin, kur tad pēc skolas tas būs jāizmanto. Es teiktu, ka vienreiz jāpamēģina remonts mājās uztaisīt, tad varēja zināt, kur Pitagors būs vajadzīgs. Bet, jā, tas matemātikai tas viennozīmīgi vienmēr ir bijis par prasmi loģiski domāt, secināt, izdarīt loģiskus spriedumus un vispār tas ir tas domāšanas veids, jo tā es nonācu arī pie savu pirmās darba vietas. Es biju grāmatvežu palīgs un man pieņēma darbā ne jau tāpēc, ka man bija grāmatvedības zināšanas, bet es biju fizmats un es mācījos fizmatos, kas pierādīja prasmi vai to, ka man varbūt ir tāda prasme loģiski domāt un izdarīt kaut kādas spriedumus, jā. Jā, un tad, ja mēs skatāmies augstskolas, tad varam to pašu, kā līdzīgi, ka tā varbūt ne tieši iedos viens pret viens tās zināšanas, bet vispār spēja domāt, spēja analizēt, arī, piemēram, tos pašus pētnieciskos rakstus kaut kā, tas man tāds skatījums. Bet kā tu skaties, ja mēs atkal īsti mēs nenonācām, kāds bija tās pamat vajadzības, pabeidzot mūsu 12. klasi, bet kā tagad skaties, kas ir tas, bez kā tagad nevarētu? Viņas nav krasi mainījušās, bet ja mēs runājam tieši par darba tirgu. Eksāmeni labi jākārto plus mīnus līdzīgi, ja neskaitu augstāko līmeņu, tad kāds ir, es zinu, ka tu tagad ļoti aktīvi darbojies arī ar mākslīgo intelektu, vismaz man tā šķiet, tad, ko tu par to varētu varbūt pakomentēt? Bet es sākšu ar nelielu atkāpi. Man liekas, kas varbūt nebija mums tik aktuāli, bet šobrīd tas ir vēl aktuālāk, ir šī pašiniciatīva. Kad šobrīd, man liekas, skolēnam pabeidzot 12. klasi ir jābūt tomēr aktīvam un ar diezgan lielu pašiniciatīvu. Jo, kā tu minēji, ir daudz kursi, kurus var apgūt un zināšanas, kuras var iegūt. Bet ir jābūt iniciatīvai no cilvēka paša, viņus apgūt un viņus iziet un iet šos soļus tālāk. Mums tas tomēr bija, kad mēs it kā aiziesim uz šo augstskolu, augstskolā mums iedos šīs zināšanas un šīs darba vietas varbūt palīdzēs atrast un iet šo soļus tālāk. Tad šobrīd ir uzvar tie, kuriem ir šī iniciatīva visu laiku attīstīties un iet uz priekšu. Jā, laikam jau šobrīd arī runāja par skolu 2030, jā, tā pašiniciatīva un viss tas pārējais ir iekšā, bet labi, tagad kādu laiku neesi pabijusi skolotājas amatā, bet kā tev šķiet, kā ir ar to, ja mēs atkāpjamies? Man liekas, ka Covid laiks mums ir ietekmējis, kādā ziņā ir gan pozitīvas tendences, gan negatīvas tendences, un kopumā ir redzams, ka ir skolēni, kurš šīs prasmes tieši arī visā šajā posmā attīstīja ļoti un ir spējīgi iet uz priekšu un iedarēties darba tirgu, darba pasaulē un tā tālāk. Bet ir skolēni un ir situācijas, kuras liek raizēties nedaudz par šo pašiniciatīvu un nepazušanu lielajā pasaulē.
Bet kā tu uz to raugies, vai tiešām ir pareizi, nu es negribētu likt vārdu pareizi, bet tā vienkārši šobrīd būtu vienkāršāk. Pareizi ir pilnīgi ļaut jauniešiem pašiem kaut kādā vecuma posmā izvēlēties, ko un kā darīt, ka tomēr varbūt kādreiz, bišku pastumt, jo fake it till you make it, no sērijas, kā tu uz to raugies? Manuprāt, tas laika gaitā izdosies, bet no sākuma ir jāieliek diezgan spēcīgi pamati konkrēti katram jaunietim, jo bez pamatiem mēs tāpat nekur netiksim tālāk. Jā, loģiski, ja man vienā pamata, tad tālāk nekas neiet. To bieži vien tagad apspriež, ka varbūt tā skola 2030 ir mazliet pazaudējusi pamatus kaut kādā līmenī, ka vienkārši arī es kā skolotājs dažreiz ar to varbūt saskaros, ka nav ļoti grūti iet tālāk padziļināt, jo realitātē ir pazuduši tie pamati, ko arī iespējams ir devusi šis Covid laiks, jo jaunieši nebūtu nenoliedz to, ka Covid laikā īpaši nav bijuši paši aizrautīgākie studenti. Protams, ne visi, bet, jāsaka, diezgan liela daļa. Bet mazliet tas biedē kā skolotāji, tieši tas, ka ir ļoti tā pašiniciatīva un ka man bail, ka šobrīd ir tas, ka skolāniem vairs vispār nekas varbūt neinteresēs, jo viņas nepiespiedīs. Bet varbūt kā tu saki, ka nepieciešams tas pārējais laiks, ka varbūt sākumā pārāk daudz spieda, tad tagad ir tās pārējai, ka jau kāds izvirzīsies. Un, manuprāt, ir jāatcerās tas, ka sākot jebko jaunu, vienmēr būs izaicinājumi. Tā es raugos uz skolu 2030, tā es raugos uz jebkurām jaunām pārmaiņām, jo sākums vienmēr būs izaicinošs, sākums vienmēr būs ar kļūdām, un tas ir jāpieņem. Un tas ir arī jāpieņem jauniešiem, domājot par savu nākotni, kad sākums var būt nepārāk veiksmīgs. Var būt kļūdas, bet kļūdas ir labas, ja no tām mācās. Bet šobrīd es noteikti viņiem ir tas, ko, manuprāt, var ieteikt, tas, ka visu laiku jābūt elastīgiem un jāpielāgojās, jo šobrīd, manuprāt, viss tik mainīgs un tik ātri. Ja tas, ko es pieminēju, ka bija pogu telefons mums 12 no klases beidzot, tad šobrīd, manuprāt, tas progress, tehnoloģija un viss tas pārējais ir tik strauji jau audzis. Es domāju, es arī biju Erasmusā, tas bija, neatceros, 15, 16 gads, manuprāt, tad vēl nebija pat tik advancēta telefona, un tas arī, jau, labi, liekas, ne tik sen. Labi, bet atgriežoties pie tā, ko es tev pirms tam uzdevu, kā tu šobrīd raugies to darba tirgu un tieši tehnoloģiju jomā, jo tas tā kā ir tava, stiprā puse, un ka šobrīd runā to, ka tas mākslīgais intelekts diezgan mums atņems darbu, kā tu to skaties? Jā, jo tāpēc, ka mākslīgais intelekts, ja mums agrāk bija samērā vienkāršas darba vietas, ko tas nozīmē, vienkārši lietu izdarīšana, vienkārši tekstu uzrakstīšana, vienkāršu attēlu varbūt izveide, tad šobrīd tās ir tās jomas vai vienkārši datu apstrāde. Jebkas, kas ir vienkārši, to šobrīd var aizstāt mākslīgais intelekts. Ja tā ir vienkārši darbību kaut kāda virkne, tad tur mēs šobrīd zaudējam, ja mums vairs tādas darba vietas visticamāk drīzumā nebūs. Piedoks to pārdās, tie varētu būt saucamie tie juniori, kā viņi sauc tādi, jā. Un tad, kas saistībā ar mākslīgo intelektu vai ar jebkurām tehnoloģiju inovācijām, mums ir jābūt kādai lietai, ko mēs varam papildus piedāvāt gan darba tirgumu vai prasmei. Tad, respektīvi, tas ir izmantot šo mākslīgo intelektu, kļūt par izmantotājiem, jo runā par to, ka mākslīgais intelekts neaizstās 100% darba vietu, jo tāpatās ir specifika, ir jāsaprot, ko mākslīgajam intelektam pajautāt, kā to pajautāt, un nevajag baidīties no mākslīgā intelekta, ir jāiemācās viņu izmantot. Respektīvi, mums nevis, kā tu saki, nav jābaidās, bet vienkārši jāspēj viņu kā mūsu dzīves kvalitāti uzlabot un mazāk strādāt un vairāk izmantot mākslīgo intelektu. Bet tajā pašā laikā, ja mēs, piemēram, paskatāmies, uz ko virzās Latvijas izglītības sistēma, ka ļoti daudz šobrīd tiek spiest uz STEM priekšmetiem, kas ir tieši, varētu teikt, eksaktie, tā būtu korekti teikt, uz eksaktējiem priekšmetiem, bet tad atkal neiet mazliet pretrunas, jo, ja mēs paskatāmies, tad atkal mākslīgais intelekts vairāk iet, tā kā eksaktējā iekšā. Un tad varbūt tieši tas, ko mēs varam cilvēku piedāvāt, ir tas tieši tā vienkāršot tas humanitārais, tās sajūta līmenis, empātija, ko nekad nedos mākslīgais intelekts, kā tu to skaties, vai tas tā kā nav pretrunā pret attīstību, tehnoloģiju? Es domāju, kad nē, bet jāatcerās tas, ka es esmu tehnoloģiju skolotāja, un es ievēlos visu tehnoloģiju virzienu vairāk.
Kāpēc varbūt STEM tik ļoti cenšas attīstīt, jo tāpēc, ka tā ir ļoti liela pasaules daļa, un tā ir tā joma, kur jauniešiem varbūt neveicās tik vienkārši, un mēs bez viņas gluži neiztiksim, jo mums ir jāprot šīs tehnoloģijas izmantot, mums ir jāizprot pasaulē esošie procesi, un mums ir jābūt šai izpratnei, kaut vai lai izmantotu, un jāatcerās, ka gala rezultātā ir jābūt kādam, kas šos tehnoloģiju rīkus turpinās attīstīt un virzīt uz priekšu. Labi, bet tad, tu kā tehnoloģijas skolotājs, bet esat dzirdējis atkal kaut kādu, manuprāt, pat tas Ilons Masks, varbūt tas bija no kaut kurienes izrauts no konteksta, nemeklēju, bet ka viņš pat ir teicis, ka tas patiesībā ir bīstam šī mākslīgā intelekta attīstība un arī šo tehnoloģiju pārāk liela attīstība patiesībā mums kā cilvēkiem ir bīstam. Varbūt tad, kad būs tas, nezinu, gals tā teikt, kā tev šķiet? Tas ir ļoti, man liekas, par to filozofē ļoti sen. Pirmās grāmatas par robotiem, es neatceros, ir kaut kādi 50. gadi, manuprāt, un tur jau ir tie pirmie 3 pamatlikumi, kurus robotam vajadzētu īstenot, tas ir nedarīt pāri cilvēkiem un tā tam līdzīgi. Man liekas, mēs ļoti ilgi par to uztraucamies, ir uzņemtas ļoti daudz filmas šajā. Arī mākslas filmas, mēs esam robotiem vai kaut kas tāds, jā. Šajā jautājumā, manuprāt, arī domājot par tehnoloģijām, cilvēkiem ir jābūt piesardzīgiem, bet līdz zināmai robežai. Respektīvi, mums tāpatās ir jābūt ja mēs izmantojam šo tehnoloģiju, mums ir jādomā, kā mēs viņu izmantojam. Un, tā kā, tas ir bīstami, bet visam ir jābūt pārdomātai izmantošanai. Jā, bet tā, es saprotu pārdomātai, jo mēs jau pēc būtības to tehnoloģiju, lai mēs esam slinki. Manuprāt, slinkums vispār ir attīstījis jebko mūsu cilvēces jomā, un tas šķiet, ka tas ir tas pamat dzinulis, bet ka nav tā, ka mēs vispār vairs neko nedarīsim, mēs jau tā esam sev vispārīgi atvieglojuši dzīvi, kāds patiesībā, ja mēs aizējam uz veselības viedokļu, tad bieži vien tagad aizvien lielākās problēmas ir mazkustīgas dzīvesveids no tā, kas ir veicinājuši tehnoloģijas. Tad varbūt jau patiesībā mēs nodaram savu veidu kaitējumu, jo arī tās sirds kaitu slimības arī diezgan augstā procentā, kaut vai tepat Latvijā ir. Tad tas jau kaut kādā līmenī, kā tu uz to raugies. Manuprāt, kad ir cilvēkiem jāiemāc un arī jauniešiem jāiemāc. Tas atsaucoties to, ko es arī iepriekš teicu par jēgpilnu izmantošanu, par pareizu lietošanu, par prasmi vispār sevi virzīt un virzīt tādā virzienā, kad mēs tāpatās, kad mēs darbojamies tehnoloģiju jomā un vai tehnoloģijām, mēs rūpējamies par savu veselību un ievērojam arī veselīgu dzīvesveidu. Tātad balansā. Lai viss ir arī balansā, arī tehnoloģijās, lai viss ir balansā. Un pirms tam tu pieminēji tādu lietu, ka šobrīd ir novērots, ka jauniešiem aizvien grūtāk iet ar egzaktējiem. Tas tā kā vispārēji tā statistika, vai tas Latvijā ir, vai varbūt vairāk par to zini? Tas šobrīd ir vispārēji. Manuprāt, tā nav tikai Latvijas problēma. Tā ir visas cilvēces. Un kas to var atkal tas, ka mums ir, tas, ko tu minēji, ka mums ir telefoni, bet tajā pašā laikā mēs baigi neiedzinamies, kā viņos darboties. Bet vai vispār nav tā, ka mēs virzamies varbūt uz leju savā ziņā, kaut kādā attīstībā? Manuprāt, mēs šobrīd virzamies uz pārāk lielu sadalījumu, kad mums iztrūkst šis vidus līmenis. Domājot par cilvēku prasmēm un arī zināšanām, mums ir cilvēki, kas spēj adaptēties, spēj attīstīties un virzās uz augšu un arī ir ļoti intelektuāli un turpina virzīt pasauli. Bet šī straujā attīstība rada šo plaisu cilvēkiem, ka mums iztrūkst tas vidus posms un ir cilvēki, kas nespēj tam tikt līdzi, kas ir arī saprotams, jo viss ļoti mainās ļoti strauji. Respektīvi, kad ir pārāk daudz cilvēku, kas tieši ir ļoti zemām zināšanām, un tad ir tas augstais gals. Jā, bet ko varētu risināt, ko varētu darīt šajā samazināt to tempu, jo šobrīd, ja mēs atkal atgriežamies pie skola 2030, tad atkal ir tā pieeja individuāla un kā jau iet uz to tendējās, ka respektīvi, ka visi nebūs matemātiķi, un visi nebūs sportisti, un visi nebūs mākslinieki. Man liekas, ka tās, piemēram, šajai programmai skola 2030 ir jādod nedaudz vairāk laiks, lai saprastu, kas strādā, kas nestrādā. Jo šobrīd ir ļoti grūti spriest.
cik programma ir veiksmīga vai cik viņai šobrīd ir kaut kāda trūkuma. Bet ko tu skaties? Ja mēs pat neskatāmies skolu 23 kontekstā, bet vispār tā individuālā pieeja, kā tu to redzi, cik tas reāli ir reāli. Un vai tomēr tu iepriekš minēji, ka tās pamatzināšanas tomēr vajag visiem, bet tad varbūt atkal kaut kas tiek novirzīts tomēr malā, kad, ja tas kaut ko nevar izdarīt, labi, viņš nevar izdarīt, bet tad atkal zūd tas pamatzināšana, tas princips. Es esmu viennozīmīgi par individuālo pieeju. Katram ir tomēr jāatrod šī individuālā pieeja, jo mācīšanās stili ir dažādi, prasmes ir dažādas, intereses ir dažādas, bet, lai to nodrošinātu, ir jābūt resursiem. Manuprāt, kas šobrīd trūkst, vismaz Latvijas izglītības sistēmā ir resursi, lai to spētu nodrošināt. Jo domājot arī par integrēto izglītību, es esmu dzirdējis ļoti daudz situācijas, kad nav iespējams nodrošināt vienlīdzīgu šo individuālo pieeju, ja mēs domājam, ka mācību klasē ir iekļauti arī skolēni ar mācību traucējumiem. Jā, respektīvi, ka viņiem jau ir skolotāji palīgs un tā tālāk, un tad jau papildus tā jau projām. Bet daudz arī skolotāji, kas jau ilgākus gadus strādā skolā par mums, un kas arī bijuši mūsu skolotāji, saka tomēr, ka šī sistēma ir neizdevusies un ka tomēr bija kā iepriekš. Labi, tu mini to, ka nevar vēl novērtēt, jo pārāk īsts laiks ir pagājis, bet kā tev šķiet, kaut kas varbūt bija jāpatur no iepriekšējā stila, jo es nevaru salīdzināt, jo es atkal nebiju tajā iepriekšējā laikā kā skolotāja, tāpēc... Manuprāt, tas ir kādā ziņā ļoti interesanti, jo es esmu arī lasījusi savus OMAS stundu pierakstus, stundu plānus, ko viņi īstenoja, manuprāt, 40. gadā, kad viņi mācījās Liepājas universitātē. Viņi neatšķīrās krasi no mūsdienu stundu plāniem, respektīvi bija tāpat trīs stundu daļas, tāpatās bija kompetences un tāpat bija caurvīgi prasmes. Tad tikai šobrīd tie ir citi vārdi. Es neuzskatu, ka ir tik ļoti krāsā atšķirība starp vienkārši tās lietas ir nosauktas savādāk. Principā vienkārši izklausās, ka ir kaut kas mainījies, bet būtībā mazliet nekas nav mainījies, ietērp citos. Bet labi, ja mēs tagad jau mēs tādā dziļā tēmā aizgājām par skolu 2030, skolāniem varbūt skatoties šo podkāstu, tas nebūs tik aktuāli, kaut gan skolāni arī bieži vien izskās, ka viņi ir neapmierināti par skolu 2030. Bet manuprāt, man brīžiem liekas, ka viņiem varbūt pat nav līdz galam izpratne par to, bet vienkārši, ir tāds tā kā virmo gaisā, tas mums nepatīk skolu 2030, bet, kad pasaka, kas īsti nepatīk, tad īsti tā kā galvenā skaidrs. Jā, man liekas, ka kas arī vispār jāatcerās vecākiem, jauniešiem, skolotājiem, kad tā ir sabiedrība, mēs ļoti daudz pārņemam sabiedrības nostāju, šobrīd ir ļoti daudz negatīvu komentāru par skolu 2030 sabiedrībā vispār, tāpēc ir kopēja negatīva noskaņa. Tieši par šo jautājumu, bet arī, ko es vēl vēlējos uzsvērt, kad skolēni ļoti daudz paņem gan no skolotājiem, gan no vecākiem. Respektīvi, ja vecāki saka, ka matemātika tur tev nevajadzēs tos logaritmus, tad arī tas skolēns domā, ka viņam nevajadzēs tos logaritmus. Ja skolotājs saka, ka tā skolotāja, es ceru, ka tā neviens nedara, bet ka tā skolotāja dara aplamības, tad arī skolēns jau automātiski aizejot uz šo mācību stundu domās, ka viņi dara aplamības. Tas, ka ļoti daudz arī pieaugušie, kaut vai bieži vien skolēniem īpaši sasniedzot konkrētu vecumu, liekas, ka viņi paši visu ir izdomājuši un tā, bet bieži vien viņus mēdz tomēr baigi influencēt, ietekmēt. Un es šajā jautājumā viennozīmīgi piekrītu, jo bieži vien to var, droši vien kaut kādā līmenī es arī skolas gados atceros, ka bieži vien bērns, mans skolas biedrs teica to pašu, ko teica viņa vecāks un tā tālāk. Tāpēc viennozīmīgi šajā jomā es tev piekrītu. Un ko mainīt šajā jomā vecākiem nerunāt, skolotājiem nerunāt vai? Man liekas, ka vecākam vienmēr ir jāatcerās, ko viņš runā savu bērnu klātbūtnē. Un tāpat arī skolotājiem ir jāatcerās, ko viņš runā skolēnu klātbūtnē. Un jebkuram mums ir jāiemācās bišķīt filtrēt informāciju, kuru mēs pasniedzam. Bet tad mēs neliekam savu ziņu cenzūru. Cenzūra nevienmēr ir slikta. Es teikšu, ka ja viss ir balansā, nav viss jāsaka tas, kas ir prātā. Tas gan, jā, tas jau bieži vien vienkārši nav korekti, varētu teikt. Bet ja mēs atgriežamies pie tevis personīgi, tad varbūt tu, ja kāds skolēns šo skatīsies un viņš vēl domās, kā absolvents, kur tālāk doties, varbūt tu vari pastāstīt, kāds ir tavs ceļš pēc 12. klases. Mans ceļš ir diezgan interesants pēc 12. klases, kā es minēju, esmu
iestājos Fizmados, pabeigusi matemātikas statistikas programmu, gadu studēju Vācijā. Pēc šīs programmas iestājos datorikas maģistratūrā, gandrīz pabeidzu. ETU? Nē, LU. Un tad atkal gandrīz pabeidzu, bet nē, jo izvēlējos būt par iespējamās misijas skolotāju un nomainīt tātad šīs programmas, jo abas programmas nespēja apvienot. Tad atkal studēju pedagoģijas fakultātē, tehnoloģija, inovācijas un dizains izglītībai. Kas bija kā maģistrs vai bakalaurs? Kā maģistrs. Un tad atkal tagad atgriezos pie vēlmes pabeigt datorikas maģistratūru. Tad, principā, tev varētu būt drīzumā 2 maģistri. Jā, bet nenoliekšu, esmu ceļā uz akadēmisko gadu šobrīd atkal. Bet, ja par savu, tas ir tavs izglītības attīstība, kāda ir tavu karjera darbu ziņā, ko tu darbojies? Es esmu strādājis diezgan dažādās jomās. Esmu strādājusi gan bankā, gan, kā minēju jau iepriekš, biju grāmatvežu palīgs auditoru sabiedrībā, un tad kādā posmā nonācu skolā, bet kaut kur pa ceļam darba joms ir bijis diezgan plašas, gan par viesmīli, gan par bārmeni, gan par piču cepēju, kaut kādā, un arī par Topshopā, par Dormeo pārdevēju. Tā kā tās, bet jebkurā darba vietā, kurā jūs nonāksiet, darba vieta kā tāda nav slikti, jūs varat kaut ko iemācīties. Respektīvi, tirgojot Dormeo matračus, ieguvu kaut kādas citas prasmes, kā pārdot vai kā skatīties uz lietām, vai tāpat strādājot par viesmīlu bārmeni, tāpat kaut kas cits atkal. Kaut kas cits, un ko šobrīd dari? Šorīt vispār es esmu bērnkošanas atvaļinājumā, bet strādāju brīvprātīgi Latvijas universitātē kā docētāja. Docēju jaunos studentus, kas pasniedz datoriku Latvijas skolās. Kā jūs minēju, jā, joprojām lektori, pieskarties par kaut ko vēl tu dari vai? Darbojos ar mākslīgo intelektu, kā jau tu minēji iepriekš, kas ir šobrīd diezgan liela aktualitāte. Šobrīd mēģinu arī saprast, kā šīs zināšanas nodot plašākai auditorijai. Esmu darbojusies arī dažādos inkubatoros, bet šobrīd es arī esmu savas dzīves meklējumos, mēģinu saprast, kas tad būs tas mans zelta ceļš, jo viennozīmīgi es saprotu to, ka arī, respektīvi, strādājot skolā, es vēlos turpināt attīstīties un es vēlos iegūt zināšanas, kuras var nodot skolēniem tāpat tālāk arī. Jā, manuprāt, tā kā mēs jau minējām, tagad tas laiks, ka visu laiku ir tevī kaut kas jāieguldās, un tad noteikti tas spilgts piemērs kā mūžīgais students, un kas arī iet, un es plānoju, tu drīz atgriezties skolā, cik esmu dzirdējusi. Jā, tas notiks pavisam ļoti drīz, aprīlī, visticamāk, tā kā pāris mēneši, un es būšu Tukuma Raiņu valsts ģimnāzijas skolotāja saimē. Okay, tad jau, principā, kāds no skatītājiem arī tev varēs satikt arī klātienē, skolas telpās, klātienē droši vien tāpat var satikt, bet skolas telpās, un kāds varbūt būtu tas noslēguma novēlējums topošiem absolventiem, topošiem skolēniem vispār, un tā tālāk un tā projām. Es vienmēr novēlu nepazaudēt mērķtiecību un tiešām šo vēlmi attīstīties, jo tas ir tas, un šo dzinulu uz priekšu, ir jāspēj sevi virzīt, un tad jūs nepazudīsiet. Ka visu laiku, un kas tev dod to motivāciju virzīties? Kāpēc vienkārši, tu saki, ka virzīt uz priekšu, bet kāpēc vispār virzīties, vai nav tā kādreiz kā pietiek? Es esmu nonākusi noteikti pie domas, kad pietiek, bet es vēlos, lai manai dzīvē būtu jēga un kaut kāda nozīme, tāpēc es gribu virzīties uz priekšu. Ok, tad pie tā arī paliksim. Paldies jums un paldies tev, Anna, ka ieradies uz mūsu studiju. Un to arī ieteiksim tad to pašiem studentiem un vispār visiem, kas šo video vlogu podcastu klausīsies, ka jā, atrodiet savu mērķi un meklējiet savas dzīves jēgu, varētu teikt. Un patiesībā diezgan labs novēlējums, lai tam būtu jēga.